Uzmācīgas domas. Šis jautājums arī ļoti bieži izskan publiskajā telpā, fórumos, kad cilvēkam ir sajūta, ka viņš jūg prātā, jo ienāk visdažādākās domas. Es domāju, jebkuram cilvēkam, man liekas, ir bijušas kaut kādas, liekas, tādas glupas domas ienākušas prātā. Kas notiktu, ja es izdarītu šito? Kas notiks, ja notiks? Tas es pat tagad visus tos scenārijus nestāstīšu, bet par šo tēmu es aizdomājos brīdī, kad es devos dekrēta atvaļinājumā, man piedzima bērniņš, un tad es arī sevī pamanīju visādas interesantas domas. Ja? Protams, pirms tam, kad man bija pirms vairākiem gadiem šie nopietnie trauksmes traucējumi, tad jau es pamanīju, bet tagad it kā, kad es esmu pilnībā izpratusi savu ķermeni, savu domāšanu tieši trauksmes kontekstā, es pamanīju, ka man kaut kādas tādas lietas atgriežas. Un tad dziļāk pētot, es sapratu, ka tikai pie noguruša prāta, pie nogurušām smadzenēm var rasties šīs te katastrofālās domāšanas paveids, tāda katastrofālā domāšana, vai pat tas var attīstīties kādam līdz obsesīvi kompulsīviem traucējumiem. Ko es pamanīju, esot tieši dekrēta atvaļinājumā? Piemēram, izejot uz balkona, ar bērnu rokās, ja man bail, ka tas bērns tagad, nokritīs no tā balkona, vai es nokritīšu, vai balkons salūzīs, ja, vai vispār no augstuma, man tagad ir bail no augstuma, un, vai, piemēram, tagad es jaundzimušo mācījos vēl, kā viņu pareizi nest uz rokām, kā viņam pamperu pārtīt un tā tālāk. Man visu laiku bija šīs domas, bailes, kaut ko viņam pāri nodarīt. Un es sapratu, ka skaidrs, ka mans prāts tajā brīdī ir nenormāli noguris. Pirmkārt, pašas dzemdības, pats grūtniecības laiks ir milzīga slodze organismam. Un jebkura slodze organismam, arī par to es stāstu savā online lekcijā par trauksmi traucējumiem, jebkura slodze organismam kairina nervu sistēmu, kairina šo te veģetīvo nervu sistēmu. Un organisms tajā brīdī jūtas apdraudēts, ja, un prāts meklē tam it kā pamatojumu, un tas pamatojums nāk tādās pilnīgi muļķīgās domās. Bet kas ir pozitīvi, ka tam teorētiski jābūt ir pārējoši. Ja mēs atjaunojamies, ja mēs strādājam pie tā, lai organismam slodze mazinātos, mazinās arī šīs domas, bet kā ar to strādāt, kā to pieņemt, nepieņemt, arī par to es stāstu savā online lekcijā Pacienta koncepts par trauksmes traucējumiem.